Ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu pilsētvides attīstībai Daugavpilī notikušas vērienīgas pārmaiņas. Sakārtotas ielas, siltinātas skolas un bērnu dārzi, jaunu saturu ir ieguvis Daugavpils cietoksnis, kas ir unikāls Eiropas mēroga kultūras piemineklis ar labi saglabājušos fortifikācijas sistēmu. Šodien Daugavpils var lepoties ar ievērojamu kultūrvēsturisku objektu cietoksnī – Marka Rotko mākslas centru, kas ir kļuvis par vienu no populārākajiem turisma objektiem. Daudzi cilvēki izvēlējās šogad braukt no citiem reģioniem uz Daugavpili, un tas iemesls bija tādēļ, ka viņi var apmeklēt Rotko centru. Un tādu objektu Latvijā, turisma objektu apmeklētājiem, kur varētu vienlaicīgi uzturēties liels skaits, nemaz nav daudz. Kopš atjaunots artilērijas arsenāls, Cietokšņa ielas, galvenā komandanta ēka un laukums, cietoksnī ir atgriezusies dzīvība un drošība. Daugavpilī ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ir rekonstruētas 8 ielas, bet 16 ielu posmiem izveidots apgaismojums. Ir renovētas un siltinātas 20 Daugavpils skolas un bērnu dārzi. Daugavpils vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības projekta ietvaros renovēta Daugavpils pašvaldības policijas ēka. Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrēto projektu ietvaros Daugavpils attīstībā ir investēti vairāk nekā 27 miljoni latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu, radot ekonomisko ieguvumu gan pilsētai, gan visam reģionam, attīstot izglītības infrastruktūru un veidojot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu piedāvājumu.